Sveiciens! Sveiciens atkal no jaukās Ventspils. Man prieks tevi redzēt, prieks tevi dzirdēt. Es par tevi domāju šodien, lūdzu, un arī vakar, gatavojos šai tiešraidei. Un gribu tev teikt arī, kad priecīgi, pirmā adventi jau ir pagājusi, priecīgi šo tuvojušos otro adventi. Un gribu arī tevi iedrošināt, kad šis Ziemassvētku laiks, advents laiks ir ar tas, lai mēs katrs varētu skatīties savā sirdī, kādas lietas pārdomāt, kādus mērķus, kādus plānus, vai ne? Katrs taču vēlas kaut kādā veidā ar jauno gadu kaut ko pamainīt, vai ne? Un tā griba ir vienmēr ļoti laba. Bet nevienmēr tikai pietiek ar gribu, bet griba arī ir nepieciešama. Un tāpēc prieks ikvienu redzēt, skatot, brālis Mārtiņš jau ir pieslēdzies un paldies ikvienam, kurš padalīsies, kurš pieslēgsies arī vēlāk, kurš arī skatīsies vēlāk, lai Dievs tevi svētī. Un kā es jau teicu, priecīgus tojošos svētkus. Jā, es šodien aizmugurē noliku bumbas, man viņš ļoti patīk, baloni, jā, un varbūt nav tik īsti kā adventas simbols, jā, bet arī svētdienas tiešraide, ka videokalpojums, Dievs runāja Dievu vārdu un par mūsu dzīvēm, par mūsu mērķiem, par uzdevumu Kristus draudzē. Un priekš manis tie arī ir, kā saka, mērķi, vēlmes, kur jāieliek, kā saka, pūles, lai varētu to sasniegt. Jo tad, kur mēs savu roku liksim, Dievs to svētīs. Un arī tāpat kā šos balonus, lai viņi būtu tik skaisti, viņi bija nepieciešams piepūst pareizi. Arī tur bija jāpieliek pūles kādam cilvēkam. Tā kā tie, kas dekorēja zāli, paldies jums. Šovakar ir dievkalpojums 6:30, slavēšana, pielūgšana, un arī būs lūgšana par tālāko, ko Dievs dara. Es plānoju jau no pirmdienas ielikt kādu video klipiņu, nosūtīt vairākiem ļoti personīgi, pateikt paldies. Arī, kā saka, katram ikvienam atmodas partnerim, ikvienam lūdzējam, ka var iesaistīties kāda Dieva valstības paplašināšanā, un arī mēs rītdien dodamies ceturtdien uz evaņģelizāciju Ancē un dalīsim šos brīnišķīgos ielūgumus Ancē, kur ir pasākums Ances kultūras namā, un ticām par lielu dvēseļu pļauju, bet ka katrs saņem šo dāvanu mūžīgo dzīvību un arī šos pārsteigumus, balvas, dažādas, noderīgas, vajadzīgas, dāvanu kartes, un arī būs lielā balva 50 eiro. Tā kā nāc un pieslēdzies, un tu, kas esi tālumā, tu vari saslēgties un sēt tajā, un ar to mums nebeigsies. Dieva žēlstībā janvārī mēs ieņemsim šos 12 novada ciemus, skatoties, cik šajos ciemos būs šie kultūras nami, un nesīsim Kristus evaņģēliju vēsti līdz pašam pavasarim. Tā kā tu vari ņemt dalību, un paldies katram, kurš ir ņēmis dalību, un tu vari sēt arī kontā ar norādu dvēseļu glābšanai Kurzemē un, protams, Latvijā. Ja? Tā kā brīnišķīgi. Es aizlūgšu par tevi. Kungs, Tēvs, es Tev pateicos tieši tagad par ikvienu, kas skatās. Es Tev pateicos par tiem, kas skatīsies vēlāk. Un es Tev pateicos, ka Tavs vārds iziet spēkā, ka Tavs vārds nāk un pāršķir mūsu ikviena domas, mūsu domas, manas domas, Tavas domas, ka viņš nāk un pāršķir, ka viņš nāk spēkā, ka Tēvs, Tavs vārds nāk ar atklāsmi. Un es Tev pateicos šodien par dziedināšanu, par atbrīvošanu, kas šodien šīs tiešraides laikā nokritīs važas. Dievs, Tu darīsi dzīvu savu vārdu un dod slāpes ikvienam, kurš skatās un skatīsies vēlāk, kad ar šīm slāpēm var novilkt lejā Dieva spēku, Dieva realitāti savai dzīvei, saslēdzoties, it sevišķi, ja tu esi ārpus Ventspils un tālāk. Paldies Tev, Kungs, Jēzus vārdā, un arī tie, kas ir Ventspilī, šodien tu esi aicināts nākt uz dievkalpojumu 6:30. Un lai Tava svētība ir pār Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Dievs ir labs, Dievs ir uzticams un Dievs ir varens.
Tā kā es pirmīt teicu, kad mums ir svētki iesākušies, ir šis advents laiks, es ticu, ka kungs man palīdzēs, kungs, es tev pateicos, ka tu man palīdzi, jo ir kāda lieta, es arī, ka šodien klausījos vienu dievu kalpu, un tas nav tikai šajās dienās, kad viscaur šie lielie dieva kalpi ģenerāļi, ja, kas nepārtraukti runā, kad ir laiks Kristus draudzei nodoties. Ir laiks dzīvot apustuļu darbu grāmatā, kā vēl nekad agrāk. Jo šis ir tas laiks, kad ienaidnieks grib pievilt kristiešus un ievest maldos, ja? Un apstādināt no Dieva aicinājuma, apstādināt no tā, ka cilvēki var dzirdēt evaņģēliju. Tas ir pats svarīgākais, ka Kristus draudze netiek piecelta. Un tas ir ienaidnieka plāns arī tāpat uz finansēm, kad nav vajadzīgs tā nauda Dievam, ir nepieciešams pasludināt evaņģēliju. Arī rīt, kad mēs dosimies uz Anci, tie ir 80 km kopumā uz priekšu atpakaļ, braucot vēl pa ciemu, ja? Dalot šos skaistos ielūgumus un runājot ar cilvēkiem un aicināt viņus uz šo pasākumu, kur nebūs nekas jāmaksā, kur būs pilnīgi iespēja nākt brīvi ar bērniem, un bērniem būs dāvanas. Tā kā tas ir ne tik laiks, ne tik spēks ticīgo, ja, bet arī tas iekļauj finanses, lai evaņģēlijs tiktu apstādināts. Un tāpēc arī ir tik nepieciešams būt katram ikvienam draudzē, un iestāties, iesakņoties, kā saka Dieva vārdā, ja, lai mēs varam iesakņoties un nest šos augļus. Un ienaidnieks pret to saceļās, it sevišķi šajā pēdējā laikā, un nav tālu jāmeklē, tepatās mums Latvijā ir dažādas kalpošanas un dažādas viedokļi, ja, un varbūt arī tev ir kāds viedoklis, un arī man ir kāds viedoklis, protams, ja, ka vienmēr gribās iet to īsāko ceļu, to vieglāko ceļu, to ceļu, kas patīk mūsu miesai, vai kāds var uzlikt īkšķīti, vai ne, to ceļu, kas patīk mūsu miesai, un tāpēc man šodien ir tā, ka es nezinu, kā svētais gars darīs, ja. Pagājušajā nedēļā mēs palikām pie tā, ka mums ir jāturpina, jāiet šis ticības solis, jādodas pretuzbrukumā, pret katru ienaidnieka melu, kas ir tavā dzīvē. Un tas prasīs tavu nostāšanos, tas prasīs tavu izvēli, tas prasīs tavu lēmumu. Un arī par to, lai ir šis Ziemassvētku laiks, ka tu nolem, ka tu izvēlies, ja, būt Dievu vārdā vairāk, būt lūgšanās vairāk, par ko ir arī advents laiks, ja, būt Dieva klātbūtnē vairāk, ja, slavēt, pielūgt, ja, un apliecināt Dievu vārdu, runāt Dievu vārdu, ja. Kā saka, ne tikai to gavēni, ja, tas ir, bet Dievs skatās uz mūsu sirdi, ja, un arī tas gavēnis jau arī ir viena no tām formām, ka tu sevi aizliec, ka tu nāc uz draudzi, ka tu esi vietējā draudzē, kas ir Ancē brīnišķīga grupa kristīgā, ko vadītāja Trautiņa Jankevica, un svētdienās tur ir 12. sapulcēšanās vieta pie viņas, un kā Dieva vārds saka, neatstāj savu sapulcēšanās vietu, ja? Kā daži ir paraduši, jo Dievs tev grib vest tālāk, un šodien es gribu tev teikt, ka iemanto to, kas tev pieder. Mēs pagājušreiz lasījām no Jozoa grāmatas, bet es arī gribu vēl pieskarties drusku pie adventas, ja? Vispār pie Ziemassvētku laika, un kungs, Kalniņa ģimene. Jūs, slavu Dievam, aleluja. Brīnišķīgi, ka tu uzliec īkšķīt, ka tu ieliec savu sirdi un ka tu vēl sūti tās gaisa balonus, jau ne? Man tagad viss decembris būs pa baloniem. Par mērķiem, pareizāk sakot, par tālākiem soļiem, jo mēs atbraucām no konferences, un arī man ir sirdī tev teikums, tieši es palaidu tiešraidi. Visu, ko tu dari, tu, kas tagad skaties, visu, ko tu dari, turpini to darīt un pavairo.
pieliec tajā pūles, turpini to darīt un pavairo visu, ko tu esi iesācis. Un Ventspils draugs cilvēki, es ticu, ka to saprot, jā. Visu, ko jūs esat iesākuši, to turpinat un darat. Jā, un tiešām gribu vēlreiz aicināt tevi uz dievkalpojumu šodien, ja mums būs šodien vieskalpotājs. Ciemiņš, kas mums dalīsies ar Dievu vārdu, tas gan būs super, aleluja. Labi, par to, kas tev pieder, mēs skatījāmies no Jozas grāmatas pagājušajā reizē, ja? Tas bija pagājuša nedēļa. Man nesanāca ielikt, atvainojos, piekdienu tiešraidi, jo bija gan pasākums priekšā, gan bija ielūguma lielā dalīšana, 660 ielūgums. Mēs izdalījām, tas prasa laiku, tas prasa rociņas, tas prasa kājiņas, un arī māsa Evita mūs atbrauc vienā dienā palīgā no Ances un ieguldīja tajā laiku un ceļa naudu un visu. Tā kā tika izdalīts un nevarēja ielikt piekdien to tiešraidi, jo sestdien bībeles skola, nāc uz bībeles skolu, kaut vienreiz atnākot, tu piedzīvosi Dieva realitāti, Dieva spēku, un tu saņemsi atbildes tiešām no tā sajukuma, kas šodien ir kristīgajā vidē. Es negribu nevienu aizvainot. Nevienu, es pati dzīvoju no Dieva žēlistības, bet man nākās kalpot, man nākās runāt ar cilvēkiem, ar dažādiem cilvēkiem no dažādām denominācijām. Un es nesaku, ka River Ventspils ir perfekta, bet viena lieta, kur mēs varam saslēgties, kā Kristus draudze, arī kā citi kalpotāji, ja, mēs varam saslēgties. Kā Dieva kalpi saka, mums nav jāstrīdās, vai tur par runāšanu mēlēs vai kā. Jā, lietas ir, kas ir maldi, bet viena lieta ir, kur mēs varam saslēgties, kas ir dvēseļu glābšana. Iziešana ārā no baznīcas sienām, ieiešana pilsētā, jo draudzi, kas ir Bāka pilsētā, tā ir tā gaisma, un tāpēc jau ir šie pasākumi. Bija pagājuša sestdiena, jā, 38 cilvēki ienāca. Jā, pirms altāri, vienkārši tas nebija altārs, vienkārši mēs visi kopā skaisti lūdzām, jā, un kādam kaut kas vienkārši neiepatikās. Tas ir reliģijas gars, un 30 cilvēki ieaicināja Jēzu, un visi bija laimīgi, visi bija priecīgi. Tagad tas būs Ansē, ka mēs dosimies. Nes Dievu mīlestību, mēs neprasam naudu, mēs neprasam nākt uz mūsu draudzi, mēs neko neprasam. Bet, lai tu kā kristietis sagatavotos, tev ir nepieciešama bībeles skola, tev ir nepieciešams mācīties, lai tu degtu Dievu uguni un dzīvot šajos apustuļu darbu grāmatā, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc mums ir jābūt gudriem. Un Jozua grāmatā, ko mēs pagājušo reizi runājām, jā, ir tas, ka Mūzes vienai paudzei vajadzēja nomirt. Vienai paudzei vajadzēja nomirt, lai Dieva tautu ievestu apsolītajā zemē. Jozua un Kālebs. Jozua bija Mūzes kalps, kas ir palīgkalpošana, jā, daudzus gadus tur. Gūt man tagad pateikt, varbūt es kļūdīšos pāri 20 gadiem, jā. Un Dievs runāja uz viņu, ka viņš būs tas, kas ievedīs, tūlīt es atvēršu, ka viņš būs tas, kas ievedīs tautu, jā. Un notika pēc Mūzes nāves tā kunga, tā kunga kalpa nāvis, kad tas kungs runāja uz Jozua Nūnas dēlu Mūzes palīgu. Tas ir Jozua grāmata 1. nodaļa. Mūzes palīgu. Mums ir brīnišķīga bībeles skolas lekcija 2. semestri par palīgkalpošanu. Ja? Par palīgu, ja? Ka viņš saka, mans kalps Mūzes un miris, tad nu celies ar šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem, Izraēla bērniem, gribu dot. Un es zinu, ka tavā dzīvē ir Dieva aicinājums. To saka Bībele. Es zinu, ka Dievs grib tevi vest tālāk, bet kā es teicu, tev ir jāpaliek izsaukušam un izslāpušam, jā. Un tālāk visi tie apsolījumi, kas ir 7. pantā, jā, 6. esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem, jā. Un tālāk esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari
visu bauslību, tas ir Dieva vārds, kas ir teikts, ko Mūzes mans kalps tevi pavēlējis, nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur tu vien iesi, jā. Un tas ir tik brīnišķīgi Dieva vārdā teikts, ka viss, kas tev labi izdodas, ir vēl teikts, ka 8. pantā, lai tava mute nepamet šo Dieva vārda grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Un citu tulkojumi saka, tad tev vienkārši tavi ceļi un tavas gaitas būs sekmīgas, tā kā tās būs svētītas, jā. Un tālāk, ja? Un tas bija, ko mēs pagājušreiz pieskārāmies. Bet ienaidniekam ir tā, ka viņš grib apstādināt tevi un teikt, ka tu nespēsi, ka tu nevarēsi, ka tev nav spēka, ja? Mēs esam katrā tiešraidē pieminējuši, ja? Un arī pagājušajā, kad tev ir tik tas spēks, cik tu vari, un tu nevarēsi dzīvot pārdabiskajā, tu nevarēsi it kā ieiet tajā pārdabiskajā, kas Dievam priekš tevis sagatavots. Atceries, tās ir viltības, tie ir meli, lai tevi apstādinātu, jo Dievs mums ir devis visu varu, visu autoritāti, ja? Viņš ir visu nolicis zem Jēzus kājām un zem tavām kājām. Un tāpēc tas ir tik būtiski, ja? Kur Dieva vārds arī saka, kur Jēzus saka Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā 18-19. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tā kā ejiet un darat par mācekļiem. Un šis Lūkas evaņģēlijs 10. nodaļa 19. Redzi, es jums esmu devis spēku, varu, citu tulkojumi saka, autoritāti, ja? Ka jūs varat staigāt pāri čūskām, pāri skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tā kā vienīgais spēks, ko tu dod ienaidniekam, tas ir tas, ko tu izvēlies viņam dot, ja? Ka tu izvēlies viņu pievilt, ka tu izvēlies runāt savā prātā, ja, ka viņš var pārņemt tavu prātu no sākuma ar domām, pēc tam viņš ievīja ligzdiņas, jā, un tad jau bērniņi sāk putniņi piedzīmt, čivināt garīgi, jā, un tas ir, ka tu tiec nomāts, apmāts un apsēsts beigās, kas ir bailes augstākā forma, kas ir šizofrēnija, jā, bet viens vārds, kas ir bailēm, jā, jo Dievs tev nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu, pašdisciplīnas garu, saka citi tulkojumi, skaidras saprāta garu, ja? Un tev tā kā kristietim ir tajā jāiet, tajā jāvelta sevi, jādisciplinē sevi, ja? Jo bailēm pretējais definīcijas tulkojums, ja? Un ārstu un zinātniskais viedoklis ir garīgais bats, vienkāršā teikumā, garīgais bats, ja? Un tas nav tikai prāta uzjautrināšana, ja? Bet tas ir tas, kad gara cilvēks paliek tukšs, nepiepildīts ar Dieva vārdu, ar slavu, ar tā kunga prieku, ja? Ar šo jauno debesu vīnu, ja? Ar šo svētā gara vēju, kas ir tik nepieciešams, kas ir apustuļu darbu 2. nodaļā, kad nāk šis svētā gara brāzmainais vējš. Un tā, ka nāk vējš, tad tavi uzskati tiek izmainīti, kā laukā koki lokās. Un tiek zari pat norauti, jā, un izrauti koki. Tāpat arī garīgajā sfērā notiek tavā sirdī izmaiņas, kad Dievs tevi aicina, Dievs uz tevi runā. Viņš tevi grib sagatavot kā Kristus armijas strādnieku, mācekli, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc mēs nevaram ļaut galvai. Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka vējš pūš kā grib, un kur grib. Mēs viņu neredzam, bet viņš pūš. Un tieši tas pats ir ar svēto garu, kad nāk šis svētā gara spēks, šis brāzmainais vējš, kas nes tālāk šīs ugunīgās mēles, kas nolaidās uz ikvienu, un tad viņi visi tika piepildīti ar svēto garu. Un tad viņi visi sāka runāt jaunās mēlēs, debesu valodā. Tas ir šie visi soļi, kas ir uzrakstīti, un pirmais solis ir
palieciet, ja, kur Jēzus teica šo instrukciju. Pirms varēja nākt spēks, palikt vienprātībā, palikt šai augšistabā un gaidīt šo spēku, gaidīt šo vasaras svētku spēku, ko mācekļi nezināja, kas tas ir. Un sākumā bija, ko visi pētnieki Bībeles ir izpētījuši, es neesmu pētījis, sākumā ir bijuši ap 500 cilvēku, un to arī vakar teica apustulis Korejas mācītājs, kurš kalpoja Turcijā, un arī mani mācītāji Lilija un Kaspars Gulbi, River Rīgas draudzes, bija šajās dienās vakar un šodien, pirmdien un otrdien šajā Eirāzijas konferencē, kas bija Stambulā. Un viņš tik atkal brīnišķīgi to uzsvēra, ja? Tā kā 500 cilvēki bija, bet palika tikai 120. Kur tad palika pārējie? Vēl tu vari pierakstīt vārdu aizbildināšanās, atrunāšanās. Mācītāji aizliedz par mani vārdu, mācītāji aizlūdz par mani lūgšanu ķēdēs. Jūs, draudzē, esat nodevušies, ja? Jūs, draudzē, esat tik radikāli, jūs kliedzat un bļaujat, bet es šodien gribu tev teikt, kliegšana un bļaušana ir viena lieta, bet svarīgākais ir, kad mēs paklausam svētā gara vadībai, svētā gara virzībai. Un tad, kad mēs tam paklausam, svētais gars mums piepilda atkal no jauna, viņš aizdedz mūsu garu tām lietām, tam uzdevumam. Saki kopā ar mani, kas ir priekš manas dzīves. Un tas vienmēr, tas gara vējš, ka viņš nāk, šis brāzmainais, šis traucošais, šis spēcīgais, šis troksni nesošais vējš, pirmais ir, kas ir svētā gara simbols, viņš izmaina tavu domāšanu. Tu nevari palikt pie vecā, tu nevari iet atpakaļ reliģijā, tu nevari meklēt vieglāko ceļu, ja? Tev ir jātop tālāk piepildītam ar svēto garu, kas ir Apustuļu darbu 2. nodaļā, ja? Un tāpēc tas ir tas, kas ir šajā laikā tik ļoti, ļoti nepieciešams, ja? Ka mēs zinām, ka mēs svētā gara spēkā, ka mēs saņemam šo spēku būt Kristus lieciniekiem, ja? Ka mēs varam iet caur situācijām, caur čūskām, caur skorpioniem, un tas mums nekā nekaitēs, un tāpēc nedod vietu ienaidniekam. Vēlreiz tas pats vārds, es domāju, sevišķi tas ir noteikti priekš draudzes cilvēkiem, ja? Bet tu esi draudze, ja tu esi Kristus draudze, tāpēc paņem to, kas tev šodien tiek mācīts no Dieva vārda, caur svēto garu un caur šo trauku mācītāju viju. Paņem šo, dari visu to, ko tu dari. Ceļš Ventspils draudzes cilvēkiem, un to pavairo. Pavairo to, dari to, ko tu dari, un pieliec pūles un dari vairāk. Tas bija Holandē, ko mācītājs Rodnijs Hovards Brauns teica, vai ne? Pacel to mērķi, pacel to latiņu, ja? Un arī es tāpēc, ja tev ir laiks, tu vari uzrakstīt šo River Ventspils kontu, kas ir uz mana vārda, ar norādi evaņģēlijā, kad Dievs man paskubināja šīs dvēseles, ar janvāri ņemt šos ciemus tālos, ja? Šos kultūras namus, un pirmo viņš man runāja oktobrī laikam, ka pirmais kultūras nams būs Ance. Man pilnīgi brīnums bija, ja? Tas nāk pilnīgi, tas vējš, tā svētā gara plūsma, nāk tev cauri, ka tevi izsit laukā no tā, kā tu varēsi, kā tu spēsi, ja? Bet šī aizbildināšanās ir tā, kas apstādina Dieva spēku, atrunāšanās, ja? Aizliec par mani mācītāju vārdu, man ir darbs, es nevaru, ja? Aizliec par mani mācītāju. Jūs tur draudzē lūdzat visu, ja? Nu lūdzat, vai nevarat lūgt par mani? Jā, mēs lūdzam, bet arī tu iesaisties un nododies, ja? Un esi daļa no dvēseļu glābšanas, gan lūgšanā, gan arī ar savām finansēm, ka tu sēji Dievu valstībā un tev būs tā pati alga. Tas pats, jo došana Dieva darbam, tas ir kalpošanas darbs, ko nosauc Dievs caur Pāvilu 2. vēstulē korintiešiem, ja? 9. nodaļā pēdējie panti 10, 11, 12. Tas ir kalpošanas darbs.
Tāpēc esi gudrs un neļauj ienaidniekam sevi apstādināt un nedod viņam savu spēku un neaizbildinies. Tā ir lielākā problēma tagad Kristus miesā aizbildināšanās, atrunāšanās. Mācītājs nevaru, man ir darbs. Mācītāji, jums tur ir tāds liels skaļums, es nevaru, ja. Mācītāji, jums tur ir, naudu jūs prasat, ja. Man jau tā nav naudas. Nebūs tev arī viņas, ja tu nemācīsies Dieva vārda ekonomiku. Bet mēs neprasam naudu, mēs mācam naudu, ja. Tā kā dažāda aizbildināšanās. Man vīrs neļauj, man bērns neļauj. Kad tu stāvēsi Jēzus priekšā, ko tu viņam pateiksi? Viņš neprasīs, vai tev bērns atļāva, vai tev vīrs atļāva, vai neļāva, vai sieva, vai radinieki. Tu atbildēsi, stāvēsi Jēzus priekšā, skatīsies viņa dzīvā Dieva vārdu priekšā. Tagad mēs skatāmies Bībelē, bet tad būs tā, ka tu nebūs, tev un man nebūs, kur savas acis likt, jā. Tad ko mēs būsim, ko mēs teiksim Jēzum, kāpēc mēs nevarējām? Kāpēc mēs nevarējām iet caur ugunī degt tagad? Es šodien lasīju korintiešu vēstuli, klausījos, ka mums ir jāļauj tev ugunī degt, lai mūsu dzīve tiks pārbaudīta ar Dievu uguni, vai tie būs salmi, vai tas būs koks, ja? Vai tas būs zelts, vai tas būs dārgakmeņi, vai tie būs akmeņi. Tāpēc izvēlies šodien šo šauro ceļu, ja? Un neļaut ienaidniekam sevi apstādināt, tā kā Jozoā, ja? Viņš gāja tālāk, un viņš gribēja ieiet tajā, ko Dievs viņam bija teicis. Tad, kad viņš gāja ar Mūzu kopā, kur vesela paudze nomira, ja? Viņš arī tur bija, Kālebs arī tur bija, ja? Viņš redzēja dažādas neticības, viņš redzēja kādas lietas, ja? Bet redzi, arī tajās grūtībās, ka viņš gāja cauri, ja? Šos 40 gadus, ka nevarēja ievest tautu apsolītajā zemē, kur vajadzēja veselai paaudzei nomirt, viņa kurnēja, jo ticēja, jo tikai šaubījās un kurnēja. Šodien mēs nevaram bez Dieva pārdabiskā nekam iziet cauri, ja? Un tāpēc arī tad, kad jau Jozo un Kālebs klejoja šos 40 gadus pa tuksnesi, viņi nekad nepārstāja ticēt Dievam, nekad nepārstāja ticēt Dieva vārdam, nekad nepārstāja ticēt, ja? Un viņu ticība tika pārbaudīta vairākas reizes, iedomājies 40 gadu garumā, ja tu ej cauri, un viņš bija Mūzes palīgs, ja? Nevienmēr Mūzes smaidīja, nevienmēr Mūzes uzsita pa plecu, ja? Nevienmēr bija situācijas. Viņš redzēja, ka tauta kurn, viņa tuvākie varbūt draugi, brāļi vai māsas, viņš redzēja, ka viņi kurn, ka viņi ir neapmierināti. Ko tas Dievs, ko tur grib Mūzes no mums, ko tā mācītāja bija grib, ko viņi tad grib dabūt mūsu uz ielām, iespiest evaņģelizēt. Ne, es negribu iespiest evaņģelizēt, es tev mācu, lai tu saslēdzies ar evaņģēliju izplatīšanu, ja? Un tad, kad tu saslēgsies ar savu sirdi, ar savām lūkšanām un finansēm, viegli ir lūgt, bet Jēzus teica 300 reizes, ejiet, un lūdziet ir tikai 100 pāri reizes. Tā kā mums ir šī pavēle iet, un tad, kad tu saslēdzies, tur, kur būs tava manta, tur arī būs tava sirds, pareizi. Un tāpēc arī Jozo un Kālebam tika pārbaudīta šī ticība vairākas un vairākas reizes. Vai tava ticība netiek pārbaudīta? Atbildi man tagad, jā vai nē? Vai tava ticība netiek sakustināta, iztracināta? Vai tu netiec kādreiz sakaitināts no Dieva vārds? Tagad gan kaut kā tie īkšķīši un tās sirsniņas tā vairs neripo, vai ne? Un nerādās, vai ne? Tu uzrakst, no kurienes tu skaties, un lai Dievs tev bagātīgi svētī, ja? Un raksti arī, kas ir nepieciešams aizlūgšanās personīgi un tā. Tā kā viņu ticība tika pārbaudīta, un tava ticība tiks pārbaudīta, vai tu ieies tajā, ko Dievs ir sagatavojis tev. Un tā ir vesela buķete, tie ir tavi bērni, tie ir tavi mazbērni, ja? Tie ir tie apsolījumi, ko Dievs ir devis tev un tavam namam.
Un tāpēc arī Jozo bija gatavs iet. Viņš tika pāri tam sāpēm, viņš tika pāri emocijām, viņš tika pāri jūtām, jā. Un tad, kad Izraēla bērni pirmoreiz devās iegūt apsolīto zemi, viņi atklāja, ka zemē mīt šie milži un ap pilsētām ir, kā saka, šīs mūra pat sienas, jā, un 10 no 12 izlūkiem ieraudzīja šķēršļus, un viņi teica, mēs nevaram, mēs to nespēsim, vai ne? Un to tu vari lasīt Jozoa grāmatā. Visu, ko es tagad tev lasu, jā? Un mēs nespēsim un nevarēsim, jā? Un tāpēc apstājās, un notika tieši tas, ko viņi pateica. Viņi klīda pa tuksnesi 40 gadus, jā? Tā kā, ja tu runāsi neticību, ja tu runāsi šaubas, ja tu runāsi un paņemsi to slimību, kas ir, man ir tā slimība, man ir slikta atmiņa, man tev ir Kristus prāts. Tev atmiņa atjaunosies, kad liks iekšā Dieva vārdu, vai ne? Kad lasīsi labas grāmatas, jā? Klausīsies labas mācības, jā? Tev atmiņa tiks atjaunota, tev atmiņa tiks dziedināta, jā? Tāpēc ne uz to neskaties, es nevarēšu, jā? Un viņi klīd, es nespēšu. Mācītājs kaut ko no manis pa daudz grib. Mācītājs neko negrib no tevis. Mācītāja vienīgā vēlme ir ieiet, lai tu esi iegājis savā dzīves aicinājumā, lai tu un tavi bērni ir svētīti, ja? Lai viņi netiek ienaidniekam pa kāju, pa kumosam, vai ne? Un tāpēc Jozos grāmata arī 1. nodaļā, kur mēs skatījāmies arī pagājušreiz, ja? Kur Jozo teica, kur tūlītās es atradīšu, skatos, pulkstenis skrien, kur kungs runāja 2. pants, mans kalps Mūzes ir miris, tad nu celies un ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem, Izraēla bērniem, gribu dot. Tā kā ej, celies un ej pāri Jordānai, celies un ej pāri Jordānai. Tāpēc tas nav tāds viegls moments tagad, ja, iet pāri Jordānai. Un iedomājies, šajā Jordānas upes krastā, tu šodien, mēs kā draudz River Ventspils, jā, es nerunāju arī, neko nesaku par citām draudzēm, bet es runāju par šo draudzi, jā. Mēs kā River Ventspils stāvam tagad jauna gada sākumā, jaunu lietu sākumā, jā. Jaunu izaicinājumu sākumā, ja, kur Dievs tev varēs dot gudrību, viņš attīstīs tev prasmes, tev tikai kaut kas ir jāmācās, tā kā dari to, ko tu esi iesācis darīt, turpini to darīt, un Dievs varēs to pavairot, ja. Un tas ir tas, ka mēs stāvam kaut Dievu pārdabiskā priekšā, ja, nākošai sezonai, apsardzībai, visam, ja, būs grūtības, būs kādi pārbaudījumi. Un arī šī paudze, viņa stāvēja, bet tā bija jaunā paudze. Tā bija jaunā paudze, un Dievs meklē šo jauno audzi, šo jauno paudzi, kas nodosies. Un tas nav tikai gados jaunieši, ja, kas nodosies un varēs ļaut sevi svētām garam mācīt, vadīt, ja, kas ieliks sevi vietā, kur ticīgais var tikt sagatavots, izaicināts, sakaitināts, ja? Lai varētu tikt pasludināts Kristus evaņģēlijs un, protams, arī svētīts pārdabiski. Svētīts pārdabiski, ja? Tāpēc Dievs runāja uz Jozo, ejiet un iemantojiet šo zemi. Tomēr Jordāna bija milzīgs šķērslis, ja? Bet starp viņiem, ja, starp apsolīto zemi un viņiem, Jordānas upe bija šis milzīgais šķērslis, ja, un Dievs runāja, lai ceļās un lai iet pāri Jordānai, un tāpēc vienmēr ticība iemanto, saka kopā ar mani, ticība iemanto, ja. Un Dievu neuztrauc nekāda šķēršļa tavā dzīvē, ne kaut kas, kas tev liekas, ko tu nespēji vai es nespēju, ja? Bet tad, kad mēs ļaujam
svētajam garam kustēties, ja, tas ir tas spēks, kas mūs tālāk virza, ja. Un katru reizi man gribās tev teikt, katru reizi, kad tu sastopies ar kādu šķērsli, ja, ar kādu situāciju, ko tev liekas, ka tu nevarēsi, ka tu nespēsi, ja. Varbūt tās ir, ka tu mācies kāds jaunas lietas, ja, ka tu mācies jaunas prasmes, varbūt, ka tu studēji, ja, Dievu vārdu, ja vairāk vai ne, varbūt, ka tu dari kādas citas lietas, varbūt tev ir, ko Dievs tev ir runājis, ja, tavā sirdī darīt, vai ne, tavā personīgajā dzīvē, un to, ko tu dari kambarī, jo mācītājs nevar visu tev priekšā pateikt, Ventspilnieki, jā. Jums ir jābūt savā kambarī un jābūt sadraudzībā ar to kungu, lai tās dvēseles jūtas tik ļoti neplosītos, jā. Un tāpēc tas šķērslis, kas tev liekas, jā, tas nozīmē, ka tas ir Dievam, tas ir iespējams. Saki, man viss ir iespējams ar to kungu, jā, man viss ir iespējams ar to kungu. Un arī Dievam bija vienalga, cik dziļa bija šī upe. Un Jozo 3. nodaļā, Jozo grāmatas 3. nodaļā, līdz tai mēs arī tiksim, un tad mēs arī apstāsimies, jā. Un Dievam bija vienalga, viņam bija pilnīgi vienalga, cik ir plata upe, jā, cik tur ir lieli tas viļņi, tas pārplūdums, jā. Dievam tas ir vienalga, tu varēsi, jā. Un dabiskajā skatoties, protams, ka viņi varēja noslīgt, bet Dievs deva šo vārdu, Dievs deva šo uzdevumu, un neskatoties, kā tas viss izskatījās Jozo 3.15, jā, Jozo grāmata 3.15. Pēc tam mēs atgriezīsimies pie 7. 8. panta, bet 3.15, un šķirsta nesēja nonāca līdz Jordānai, un priesteru kājas, kuri nesa šķirstu, bija jau iebriduši ūdenī, bet Jordāna ir pārplūdusi visu pļaujas laiku. Tad ūdeņi, kas plūda no augšas, sastājās kā liels aizsprosts, kurš sniedzās līdz pašai Ādamas pilsētai, kas atrodas Sānis cartai. Bet ūdeņi, kas plūda lejap no Arahas jūru, jeb Sāls jūru, izsīka. Tad tauta gāja pāri iepretī Jērikai, jā. Tā kā Dievs paskubināja nes šo šķirstu priesteriem, jā. Un līdz ko viņi nesa šo šķirstu, jā, vienkārši ūdens straumes izsīka. Tā bija virsma, kad viņi varēja iziet cauri, viņi izgāja ar sausām kājām, jā. Un tad, kad tu ej ar Dieva vārdu un tu paklausi Dieva vārdam, tad arī tās situācijas visas tiek noņemtas, tiek izlīdzinātas, jā. Ienaidnieks spēks izsīkst, ienaidnieks spēks mūk no tevis, apstājās. Un katreiz mums arī, gan jaunākiem Kristu, gan vecākiem, mums nāk tās sajūtas, pareizi, vai mēs spēsim, kā mēs spēsim, bet tu spēsi, bet tu varēsi, tad, kad tu paņemsi tā kunga vārdu, vai tu vari teikt amen. Un tev un man es ticu, ka šī te Ziemassvētku vēsts, jau viņa nav tomēr, jā, šī vecā gada decembra vēsts, kas ir vecais gads, pēdējais gada mēnesis, jā, ir tas, ka tev ir kādas lietas, kur tev ir jākāp ārā no komforta zonas, pilnīgi ierastās komforta zonas, jā, un tu atceries to, ka tu nevari dzīvot pēc sajūtām, jā, to, ko mēs redzam, bet mums ir jādzīvo ticībā, kā neredzamo redzēdam, jā, mēs dzīvojam ticībā, bet tev vajag šo plānu, tev vajag šo vīziju uzrakstīt mājā uz sienas, tev vajag runāt laukā lietas, jā, par ko tu tici, jā, un tev nevajag apņemt visu Kurzemi, visu Latviju, tev nevajag apņemt visus bērnus, radus, jā, iesāc ar sevi, lai Dievs tev varētu vest šajā jaunajā līmenī, kas ir viņam priekš tevis paredzēts, un man, vai tu vari teikt amen, un tāpēc tas prasa iekāpt ūdenī, un kad tu esi varbūt vasarā pie jūras, vai pie kāda ezera, vai kur, vai ne, kad ir vēsāks ūdens, vai kā, vienmēr ir, kad tu ieliec tās kājas, vai ne, kaut kā negribās iet tālāk, vai ne? Liekas augsts un ledains tas ūdens varbūt pie mums, kā jau rudens un ziema, vai ne?
rudenī un pavasarī, arī kāda ziemā, protams, peldās. Bet tu vienkārši iemēc, ja, bet tu ej tālāk, ja. Un Jozo 3. nodaļā 7:8. Un tas kungs sacīja Jozojam, Jozo grāmata 3. nodaļa 7.8. pants. Un tas kungs sacīja Jozo, šodien es sākšu tevi paaugstināt visi Izraēla acīs, lai tie zina, ka es būšu ar tevi, kā es esmu bijis ar Mūzu. Bet priesterim, kas nes derības šķirstu, tu pavēli sacīdams, kad jūs nonākat Jordānas malā pie ūdens, tad apstājieties pie Jordānas, ja? Un te ir tas tik brīnišķīgi, kā Dievvārds saka, ja? Šajā 3. nodaļā Jozo grāmatā, kad priesterim tika teikts paņemt šo šķirstu, ja? Nes šo šķirstu, un nostāties upes malā, ja? Un tas ir tas, kas šodien es tev gribu uzsvērt, ka ticība un paklausība, tās ir lietas, kas atslēgs tavā dzīvē pārdabisko. Vai tā ir dziedināšana, kur ienaidnieks uzbrūk, ja? Vai tās ir atkarības, vai tās ir raizes, vai tās ir šaubas, vai tā ir mazvērtība, ja? Vai tā ir, kā saka, mazvērtība, šaubas, vienalga, ko ienaidnieks runā tavā galvā, ticība un paklausība ir šīs atslēgas. Kaut vairāk būt šodienā tādu priesteru, tādu mācītāju, ja, kas iziet un paklausa tādam aicinājumam. Un es pateicos Dievam par saviem mācītājiem, Kasparu un Liliju Gulbi, kas ir savas dzīves nodevuši, jau es zinu apmēram 25 gadus viņus, kas savas dzīves ir nodevuši pašaizliedzīgi, ja? Dzīvojot, pat darot Dieva lietas un ieguldot pat savus iztikas minimumus no tā, ja, ko daudzi kristieši pat nemaz neizprat, kas tas ir ieguldīt Dieva valstībā no iztikas minimuma. Nu, tas ir tas, ka tu atstāji kaut ko paēst, ja? Un tu paklausi, un tu sēji, un tu dodies, un pēc tam varbūt tev ir jādzīvo no pēdējo dienu datumu precēm, vai vispār ir jāvāra, kā es saku, grūbas nedēļu. Ja? Es arī saku no pieredzes. Un tāpēc es pateicos Dievam par šiem Dieva kalpiem, kas iet tik neapstādināmi, iet uz priekšu, ja? Un es pateicos par Dieva aicinājumu, kas ir pār manu dzīvi, ja? Kad arī atbraucot uz Ventspili 20. gadā, ka man nācās nostāties tās Jordānas priekšā un iet tam cauri, ja? Un līdz šai dienai mana kalpošana, kas ir Dieva kalpošana, tā kā pa ūdens virsmu. Par ūdens virsmu nekad nav tā liekas, ka es visu zinu, es visu protu un visam vienmēr pietiek, jo tu vairāk gribēsi darīt Dieva lietās, jo vienmēr vairāk būs vajadzīgs finanses, ja? Vajadzīgi būs slāpstoši ticīgie, vajadzīgi būs ticīgie, kas ir nodevušies, kas nāk uz lūgšanām, kas iesaistās lūgšanās, kas nododās, ja? Jo bez lūgšanām atmodu nevar iesākties ne tavā dzīvē, ne draudzes dzīvē, ja? Un tāpēc lūgšana ir milzīgi nozīmīgs spēks. Un mums arī rītdien būs lūgšanas 3, mēs sapulcēsimies līdz 4:30. Mēs lūgsim mēlēs svētajā garā, padzersim kafiju un dosimies uz tālo Ances ciemu, dalīt šos ielūgumus, aicināt cilvēkus uz šo brīnišķīgo svētku pasākumu, kur beigās būs karsta kafija, kur beigās būs garšīgas konfektes, kur bērniem būs dažādas želeju konfektes un visādi tie, tārpiņi vai kādi tur, vai ne? Tāpēc tas ir tas, kur Dievam vajag šīs palīdzības kalpošanas rokas, un tāds arī bija Jozo, kas bija Mūzum palīgs, ja? Palīgs, kuru pēc tiem gadiem, kad Mūzes nomira, ja? Dievs uz viņu aicināja, vienmēr Dievs atalgos uzticamos, ja? Es arī šeit nenokļuvu Ventspilijā dēļ skaistām acīm, un ka varbūt kādām vai likās, ka es esmu mācītājiem Gulbiem ļoti tuvu. Tieši otrādāk, ja? Kāda es zinu tās manas liecības, ja? Es nebiju tik tuva, ja? Bet man bija galvenā vēlēšanās tuvāk kļūt Dievam, vai ne? Tuvāk kļūt Dievam, kļūt uzticamai Dievam, būt mazāk tajās kristiešu kafijošanās, tajās aprunāšanās, kas beigās ir, ja, tajās sadraudzībās, kas ir bieži tik neauglīgas, ja, kas arī manu dzīvi sašūpoja,
14. gadā, bet tuvāk tam kungam, tuvāk viņa mīlestībai, tuvāk viņa vārdam, tuvāk viņam. Tas ir ceļš uz paaugstinājumu. Amen. Kurš var teikt amen? Un tāpēc šodien ir tik daudz nepieciešams šādi Dieva kalpi, priesteri, mācītāji, līderi, kas esi tu, kur tu tiec jau sagatavots, jā, kas nostājas tās situācijas priekšā un saka, es stāvēšu par savu dzīvi, es stāvēšu par savu bērnu, es stāvēšu par savu dēlu un meitu, es stāvēšu par mazbērniem, es iestāšos par savu laulāto, par savu tuvāko, kurš vai nekalpo vai nav glābts, jeb ir glābts un nekalpo, es iestāšos par savu tautu, es lūkšu, es došu, es likšu savu artavu tautas glābšanā. Jēzus Kristus evaņģēlija pasludināšanā, kur evaņģēlijs var izskatīt. Vai tu vari teikt amen? Un tas ir tas, ka tu vienmēr nostāsies šajā Jordānas krastā, kas ir Jozua grāmatā, 3. nodaļa, un mēs lasām 15. pantu un 7. 8. Vienmēr tu nostāsies, un tev liksies šī platā upe, šī pārplūdusī upe, kas jau visu laiku ir pārpludinājusi pļaujas laukus, kad nebūs iespējams tikt pāri, bet tu tiksi pāri Jēzus vārdā. Un mēs kā Kristus draudze, mēs tiksim pāri šajā apsolītajā zemē, un mēs iesim un mēs ieņemsim. Halleluja, halleluja, un mūsu nams kalpos tam kungam. Un tāpēc nepārproti mani, es ticu, ka šeit es arī gribu tev tagad pateikt vēl vienu lietu, jā. Kādi, kas saka, jā, mēs kliedzam, mēs bļaujam, jā, un mēs slavējam, jā, tas ir brīnišķīgi, jā, mums vajag kliegt, mums vajag slavēt, mums vajag piepildīties, jā. Un es ticu tam, ka mums ir tiešām vēl vairāk jāslavē Dievs, vēl vairāk jāpliecina tas, par ko tu tici savā ikdienā, ja? Bet taču mēs to nevaram, to visu darot, sagaidīt rezultātu, ja mēs stāvēsim uz vietas un nedarīsim to, ko Dievs mums saka darīt. Vai tu vari teikt amen? Tu vari pantus citēt mājās, tu vari apliecināt Dievu vārdu, tu vari apliecināt Filipiešiem 4:19. Tas kungs apmierinās mans Dievs apmierinās katru manu vajadzību. Izlasi Filipiešu vēstuli, apmierinās tad, kad tu saslēgsies ar evaņģēliju pasludināšanu. Tad viņš tev apmierinās, kā Pāvils, kur Dievs runāja, kad uzslavēja šos partnerus, kas bija saslēgušies Pāvila kalpošanā, lai varētu tikt pasludināts šī vēsts, ko nesa Pāvils visai tautai. Halleluja! Vai tu vari teikt amen? Halleluja! Viņš viņus uzslavēja. Un kā Pāvils teica Filipiešu vēstuli 1. nodaļa, 2., 3., 4. Ne jau tāpēc, ka man kaut ko vajag, bet tāpēc, lai tas auglis vairotos jums par labu. Vai tu vari teikt amen? Vai tāpat, ka tu apliecini, mana dzīve būs laba, mana dzīve būs laulība, būs laba, mans bērns kalpos Dievam, mans vīrs ies Dieva ceļus, mana meita ies Dieva ceļus ar Dievu. Jā, tas ir labi, bet tev ir kaut kas jādara. Tu nevari tikai stāvēt un apliecināt un iestāties, ja? Un iestāties neko nedarot, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc, kas tad tev ir jādara, lai tu iemantotu jau to, kas Dievam ir priekš tevis, nostājies šo šķēršļu, šo situāciju priekšā, kas tevi bloķē, kas tevi grib apstādināt, ja? Tuvinieki, radinieki, ienaidnieka, meli, ienaidnieka, viltnieki, ja? Un izvēlies sekot Jēzum, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc es pirmie teikšu šo piemēru, ja? Ja tu esi jūras krastā vai ne, kā augsts ūdens vai pie ezera, negribās uzreiz iet iekšā ūdenī, vai ne? Man ir tā, ka man parasti, es nevaru tā lēnām, man vajag, es nostājos, es pārbaudu, ūdens ir ledus augsts, pirkstus, potīts es pat neielieku, un tad es ievelku elpu, un es zinu, es tūlīt skriešu iekšā, ja? Vai tas ir pavasarī, vai tas ir vasarā, vai tas ir rudenī, iekšā ūdenī momentāli, līdz pleciem, līdz galvai. Halleluja! Jo man, es nevaru tā pa bišķiņam, vai ne? Man vajag tā, ar ekskavatoru, kārtīgi. Ka ņem kārtīgi, halleluja. Tur nav ko pa bišķiņam, pa bišķiņam, kā saka, pa bišķiņam tur teikaroti vai ne rakto dzīves
to grāvi, to aicinājumā, kur tu vari ieiet. Ja? Ņem ekskavatoru kausi. Bet tagad par Jozo, bet viņiem nācās paklausīt Dievu vārdam. Viņam nācās paklausīt to, ko Jozo teica, ko Dievs, protams, caur Jozo runāja. Un viņiem bija jāpaklausa. Un arī tad, kāpēc? Tāpēc, kad bija plāns, bija šis plāns, tā kā tev un man, kā Kristus draudzē, ir nepieciešams šis plāns. Un es pateicos, kad es domāju, ka lielākā daļai ir draudzē, ja? Kur tu zini vīziju, kādu Dievs ir devis mācītājiem, ja? Viena no tām ir, protams, aizsniegt pazudušos, ja? Glābt pazudušos, ja? Protams, arī viņu piecelt, sagatavot strādniekus draudzē un kādas lietas, un arī tad, protams, evaņģēlija pasludināšana, citās kalpošanās, kad tu sēji, tāpēc es arī ja tev nav kādas kalpošanas, tu vari arī sēt šajā kalpošanā, evaņģēlija pasludināšanā, tā kā, bet kādai daļai, kas ir River Rīgā, un mums ir, paldies Dievam par mācītājiem, kuriem ir vīzija. Un tāpēc šeit tas ir, tu vari visu dienu apliecināt Dievu vārdu, vēlreiz gribu teikt, ja? Apliecināt, ka tu tici, ja? Bet līdz ko tu nepaklausīsi, tas, ko Dieva gars ir tavā sirdī runājis, vai visbiežāk caur vārdu, visbiežāk tajā klusajā laikā, un arī dievkalpojumus, arī bībeles skolās, ja? Tikmēr tu nepaklausīsi, tad nekas nenotiks, nebūs šīs izmaiņas, būsi sakauts, būsi ievainojams, ja? Un tāpēc nepietiek tikai ticēt, kā arī šeit priesteriem, nepietika tikai ticēt. Jozo viņiem pateica, aiznesat šo šķirstu līdz Jordānas upes krastam. Aiznesat, ja? Un viņi paklausīja, tā kā viņiem nācās to nest. Un kas tad notika? Nepietika tikai ticēt, ka viņš spēja pāršķirt ūdeni un to darīs. Jā, kungs, tu spēji, tu dziedini, tu atbrīvi, jā, kungs, tu spēji, tu apgādāji, jā. Nē, nācās, saka, paklausīt. Paklausība Dieva vārdam. Paklausība Dieva vārdam. Tam, ko Dievs teica darīt. Un tāpēc arī Dievs lika viņiem iet un nostāties ūdenī, un viņi to arī izdarīja. Vai tu vari teikt amen? Un tāpēc paldies kungam. Un viens no tiem, ka tu rakstu, var pierakstīt. Pirmais solis, kas ir tava rīcība, ir paklausība. Nevis aizbildināšanās, bet paklausība. Un 15., 16., 17. pāns, un tad mēs arī nopaļosimies. Kad tie, kas nesa šķirstu, nonāca līdz Jordānai, un priesteri, kas nesa šķirstu, bija iebriduši ūdenī. Bet Jordāna bija pārplūdusi līdz pašiem krastiem visu ražas laiku. Tad ūdeņi, kas tecēja no augšienes, apstājās kā valnis līdz pat Ādamas pilsētai, ko es jau lasīju, kas blakus Ceretānai, bet ūdeņi, kas tecēja lejup uz klājumu jūru, jeb Sāls jūru, izsīka un tauta pārgāja upi, jeb pretī Jērikai, kas bija. Un priesteri, kas nesa derības šķirstu, droši stāvēja sausumā Jordānas vidū, un viss Izraels gāja pāri jūru, gāja pāri pa sausu zemi, līdz visa tauta bija pārgājusi pāri Jordānai. Tā kā ticība un paklausība liks Dievam kustēties tavā dzīvē. Sakopā ar mani, ticība un paklausība liks Dievam darboties manā dzīvē, ja? Un tāpēc varbūt es kādā vietā tiešām, kad, liekas, Dievs, kur tu esi un ko tu dari jau, vai tu kaut kā, es tevi nesaredzu vai nesajūtu, kusties un dari, ja? Un tāpēc daži ticīgie domā, ka Dievs no debesīm tie ies pa priekšu un iemetīs visu klēpī, ja? Iemetīs finanses klēpī, iemetīs dziedināšanu, kaut dziedināšana mums jau pieder, tas ir tiešām tāpat kā glābšana mums pieder, tā ir bērnu maize, glābšana un dziedināšana, bet mums pie tā ir jāstrādā ar Dieva vārdu, mums jāstrādā ar paklausību, ar labu sirdi, ja mums pie tā ir jāstrādā, un arī, kad ir nepieciešams, ja, ir domāt par pašdisciplīnām, ja, fiziski pie sava ķermeņa piestrādāt, vai tu esi jaunāks vai gados, ja tas ir tavā sirdī no Dieva, tad tā ir pašdisciplīna nepieciešama
tikt galā ar miesu, ja, kas ir viens no lielākiem uzbrucējiem. Sātans nav pirmais ienaidnieks, kas ir mūsu dzīvē, ir mūsu miesa. Otrais ir dēmoniskie gari, un trešais ir Sātans. Jā, pirmais ir mūsu miesa. Un līdz ko mēs visu miesai pakļaujam, jā, tad arī dēmoniskie gari tiek izsūtīti un mūsu dzīve tiek pārņemta, jā, bet tās ir citas tēmas. Un tāpēc nedomā, ka Dievs visu ieliks tavās rokās, jā, iemetīs no debesīm, jā, tā tas nenotiek, jā. Ir pareizi lūgt, mums ir svarīgi ļoti, ļoti apliecināt, jā, gan, ka mums ir darbs vajadzīgs, ja vienalga, kas tev ir vajadzīgs, bet tad tev ir vajadzīga rīcība. Man atnāk vakars vans, ne aizvakar, viens no mūsu draudzes cilvēkiem, kas dzīvo patāli, kurš regulāri ir konkrēti vairākas reizes mēnesī, viņš arī bija pagājušā svētdien, un viņš zvana, un viņš saka, jā, man ir piedāvāts darbs, man ir piedāvāta haltūra, un tas nav pilsētas centrā, tas ir ciemā, un tālu vēl aiz ciema. Priekšnieks atrod kādu uzticamu un piedāvā darbu, un es varēju droši teikt, es teicu, jā, tāpēc, ka tu esi nolicis Dievu pirmajā vietā, ka tu sāc tos bēbīšu soļus, bēbī steps, ka tu esi reizi vai divas reizes mēnesī, jo ļoti tālu un grūti atbraukt šim brālim, jā, un ka viņš būs uz konferenci ļoti sagaidošs un visu, jā, 13. decembrī konference, un viņš, kā saka, dod no tā, cik viņam ir šī atklāsme no Dieva vārda, jā, un Dievs nepaiet garām. Dievs nekad nepaiet garām un pienāk klāt un piedāvā viņam darbu, un tādu darbu, kāds viņam ir pa spēkam. Un nestāstīšu sīkāk un dziļāk, ja, bet tādu darbu, kāds viņam ir pa spēkam, un tās ir tādas stundas, kādas arī viņam ir pa spēkam. Saproti? Dievs redz tavus spēkus, Dievs redz manus spēkus, Dievs redz tavus gadus un manus gadus, un viņš neuzliks vairāk nekā mēs spējam, bet sirdī mums visiem ir viens gads. Mēs esam vai nu paklausība, viens līmenis, viena tāda stadija, viena tāda poza, kā vēl varētu pateikt, ja? Vai nu mēs būsim paklausāmi, vadāmi, mācāmi, vai mēs aizbildināsimies, atrunāsimies un kļūsim spītīgi, stūrgalvīgi, bet tu jau neesi tāds, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc tik svarīgi ir nobeidzot, jo tieši šo daļiņu ir svarīgi, ka tu tici Dievu vārdam, ja? Bet ir vienmēr kaut kas jādara. Ja? Daudz cilvēku tic Dievu vārdam, bet nedara pareizi. Un tāpēc arī Jēkaba vēstulē 2.18 Dieva vārds saka, parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Ja? Un arī Jēkaba vēstulē teikts, kad neesi tikai Dieva vārdu klausītājs, bet darītājs. Un tāpēc es gribu aizlūgt par tevi. Un, jā, rītdien ir ceturtdiena. Rītā iespējams es varētu ielikt tiešraidi 12. Piektdien gan vairs nē. Rītdien, jā, kur es varētu turpināt, jā, par tiem tālākiem solīšiem, ka pirmais ir ticība un paklausība. Ticība un paklausība. Pirmais, ka tu tici Dieva vārdam, jā, ka tu nostājies to šķēršļu priekšā, ja, kas ir Jordāna, ja, šī platā, šī pārplūdusī, kur tu vari teikt, vai es, kā es braucu uz Ventspili. Es jau negribēju braukt, es jau Dievam teicu, neliec man bija 2 teikumi Dievam, ka viņš teica tos vārdus man, kur man dzima arī tā bilde, kas ir draudzē, kur es uzreiz uzzīmēju Ventspili un tā tālāk, atnāks uz draudzi redzēsim to vīziju, kas man tajā dienā dzima, bet viņš teica, Vija, tu būs mācītāja Ventspilī. Es sabruku uz ceļiem. Viņš ir man liecinieks, viņš dzird katru vārdu, ko es saku. Es sabruku uz ceļiem, es raudāju, un es teicu, Dievs, es negribu. Neliec mani. Un otrs bija, es sapratu, ka manā sirdī kaut kas mainās. Tu nevari Dievam runāt pretī. Un paldies Dievam par svēto garu un par žēlastību. Un otrs bija uzreiz pēc kādas, minūtes, neilgāk. Es jau piekritusi biju sirdī. Es teicu, es nemācēšu, es nepratīšu. Un tad es sāku piepildīties ar svēto garu. Es biju uz grīdas, kādu pusstundu. Es raudāju, es gaudoju, es smējos, es kliedzu. Es bļāvu šo uzvaras saucienu, kad beigās teicu, jā, kungs. Jā, kungs, jā, kungs,
Jā, yes, sir, yes, sir. Halleluja, cik brīnišķīgi ir, kad Dievs tiek galā ar tādām aitām, kā mēs savreiz esam, vai ne? Es runāju par sevi tagad, bet vienmēr tad, kad tu paklausīsi, tad Dievs tevi izvedīs cauri. Un tāpēc neskaties ne uz ko. Vai tas ir ienaidnieku pietuvojums tev ar veselību vai ar finansēm? Finanses nav cita veida, kā atraisīt, jāmācās sējas un pļaujas likumi, tā ir dievišķa ekonomika. Latvijā ir turība, augstskola, jā, man dēls arī ar vedeklu mācījās un beidza, un tur ir runā arī par 10. tiesu, jā, es zinu tos cilvēkus, kas tur ir beiguši, un vēl vairāk kādi jaunieši, ar ko es esmu runājis tieši par 10. tiesu, ko māca šādās te augstskolās, biznesa skolās, biznesa kursos, kas maksā apmēram 400–500 eiro 2 dienas, jeb nedēļas nogale. Jā, es arī esmu tādos bijusi un mācījusies par vienu sestdienu, samaksājis 300 eiro 13. gadā apmēram, ja? Es tiku svētīta un es ieguldīju tajā, jo es tomēr negribēju iet pa mācītāju, ja? Man bija cits plāns B, bet slava Dievam par to, jā, ka Dieva žēlstība ir pāri, un neskatoties, kāds ir tās situācijas, neskatoties, kā ienaidnieks virmo, jā, varbūt tā ir laulība, varbūt tas ir vīrs, kas ir sacēlies, jā, dažādas situācijas, varbūt bērni iet pasaulē, vai alkohols, vai narkotikas, lai kas tas nebūtu. Dievs ir varens, Dievs ir spēcīgs, viņš ir varošs darīt un pārvest tevi pāri uz to apsolīto zemi. Tas ir Dieva vārds, par ko tu tici savai situācijai, ja? Tev ir cits Dieva vārds, par ko tu tici, man ir cits. Mums kā draudzē ir kopēja vīzija uzdevums, ja? Bet ir lietas, kas mums ir tiešām kopā. Nest evaņģēliju, nodoties, tikt sagatavotim, lai tiktu neizšūpot šajos maldos. Un iespējams, ka es rītā parunāšu par maldiem. Kādi ir maldi, ar ko tie atšķirās un kā sagatavot kungam ceļu savā sirdī. Ne jau tev jāliek ir mējas, tāpēc arī man nav tagad svecīta skaista. Mums būs skaista eglīte, bet man ļoti kustina manu sirdi, man ļoti kustina šie baloni. Un tas nav tāpēc, ka man viņi patīk. No sākuma man tā kā nepatika, jo, krāsas ir Ziemassvētku, bet pēc pagājušā dievkalpojuma svētdienas, kad Dievs ielādēja manī to vārdu par ceļa sagatavošanu, par aicinājumu, par maldiem, ja, par to visu, ko Dievs runāja svētdienas caur mani, un draudze tika tik ļoti svētīta, draudzes cilvēki, kas bija klātienē, un es redzu, un es sevi redzu tur apakšā savu dzīvi ar augļiem. Redz, es tagad paliecos, tur apakšā ir vēl baloni, es neesmu vēl kaut kur tur pa vidu, bet mēs katrs iesim, mēs katrs augsim, mēs katrs tieksimies pēc vairāk Dieva godības, vai tu vari teikt amen, un Dieva spēku savā dzīvē, ko tu varēsi iemantot, ejot cauri kambara laikam. Nevis rokas uzliekot, ka mācītājs tikai uzliks, jā, bet ka tu ej cauri kambara laikam un saki, kungs, es paklausīšu un darīšu to, ko tu man saki, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc tas būs tas, ka ienaidnieks tevi neuzvarēs, jo Dievvārds saka, un es tūlīt aizlūkšu par te 2. Korintiešu vēstulē, 10. nodaļa no 4–5, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai, tie meli, kas nāk no ienaidnieka, tu nevarēsi, tu vecs, tev slims, tev tāda un tāda diagnoze. Nē, tā nav tava diagnoze. Nē, tu neesi nabaks. Nē, tu esi svētīts. Āmen, vai tu vari teikt āmen, un tāpēc slava Dievam. Un tālāk mēs apgāžam šos prātojumus un visas šīs augstprātīgās iedomas, kas saceļas, ja, pret Dieva atziņu, tas saceļās pret Dievu patiesības vārdu un uzvaram savu prātu, lai tas būtu Kristum paklausīgs. Lai tas būtu Kristum paklausīgs. Un tā ir tā garīgā cīņa, tā ir tā labā cīņa, kad tu stāvi un vienīgais paņēmiens, jā, vienīgais veids, kā Sātanam var izdoties iegūt uzvaru tavā dzīvē, ir tas, ja tu neustici savus ceļus Dievam, ja tu neustici
savu laiku Dievam, ja tu neustici savas domas, savu prātu Kristus pārvaldīšanā, ja? Tas nozīmē Dieva vārds, labas grāmatas, ja? Tūlīt es aizlūkšu, parādīšu, es noliku brīnišķīgi, Dievu pieskāriens brīnišķīga, var vēl iegādāties pat draudzīgāku cenu nekā veikalā. Vēl dažas ir tā kā Dievu pieskāriens, kā lūgt brīnišķīgi grāmata, Daks Hevards Mils, sazinies. Un piedošanas svarīgums, ļoti brīnišķīgi šai Ziemassvētku laikā, piedošanas svarīgums, tāda plāna grāmatiņa. Un liec iekšā, liec kādu labu filmu, paskaties kādreiz, YouTube, tādu uz patiesiem stāstiem. Esi draudze, esi tad, kad durvis ir vaļā draudzē. Tā tu iegūsi sadraudzību arī ar māsām. Tad, kad tu satiecies draudzē, tas ir, ka durvis ir vaļā, tad tu satiecies, tad tu nāc, tad tu runā, tad jūs saplānojat kādas pasēdēšanas, kādas kafijas, vai ne, tad jūs saplānojat kādas lietas, jā, bet esi izsalts un izslāpis, un esi tajā vietā, kad draudzes durvis ir vaļā, vai ne, un spied sevi tajā iekšā, un tā jau tu pārvaldīsi tās domas, tā kā vēlreiz, es gribu šo apgalvojumu tev teikt, jā, kad vienīgais veids, vienīgais ceļš, ja, kā var ienākt ienaidnieks, uzvarēt tavu prātu, ja, ir tas, ka tu neustici savus ceļus, savu dzīvi, ja, tā kunga vārdam, ja, ka tu neļauj Dievu vārdam ienākt sevī, ja, kur tavs prāts tiek atjaunots un izmainīts, ja, lai tas būtu Kristum paklausīgs. Un tas ir tas, ka tu paliec viņa melos, ja, kas liks tev domāt, es nevarēšu, es nespēšu, un es nekam nederu, un tāpēc nedod ienaidniekam šo varu, bet stāvi pretī viņa meliem un viņa viltībām, ja? Un tas arī ir tas, ka tu stāvi Jordānas upes malā. Es ticu, ka šis decembris arī, kur mums būs brīnišķīga konference 13. decembrī, ka tiešām es arī zinu, ka man ir kādas lietas, un aizvakar es daudz nevaru teikt, un tā gribās daudz ko pateikt, bet gudrība ir visu neteikt, jā. Bet man bija dažādi jautājumi, kā janvārī, kā februārī, kā tālāk, kādas lietas, kā šito, kā tā. Un vienkārši atnāca Dieva atbilde, atnāca Dieva svētība, atnāca Dieva vadība. Dievs apstiprināja savu vārdu, un viņš apstiprināja to, ko viņš bija licis manā sirdī par kādām lietām, un man tā kā Jozo apmēram viņš man teica, bija nebaiļojies, un esi stipra, un es likšu tavam ceļam veiksmīgi izdoties. Tā kā, un tas ir tas, ka tu stāvi kādā mirklī, situācijas smeļās mutē, sāpes, uzbrukumi, bailes, ja, ko kāds teiks, ko kāds padomās, bet lai tavā sirdī tas paliek, ko Jēzus padomās, vai ne? Amen. Es aizlūkšu par tevi. Kungs, es tev pateicos tieši tagad par ikvienu, kurš skatās, kurš skatīsies vēlāk. Es tev pateicos par katru, kurš ir padalījies, par katru, kungs, un kurš padalīsies ar šo tiešraidi, kas ir kā mācība. Arī paldies katram par, ka tu paskubinās kādu sēt, evaņģēlija izplatīšanā brīvprātīgi. Paldies tev, kungs, un es tev pateicos, Tēvs, ka tavā spēkā ir, tavā vārdā ir šis spēks, un ka šī ticība un paklausība ies ar katru no šiem dārgajiem cilvēkiem Jēzus vārdā, un ka šī gada nogale, šis decembris vēl būs tāds sagatavošanās, tāds starta līnijas punkts, tāda iesildīšanās. Un kad Tēvs, ka nākošajā gadā daudzas lietas varēs tikt sakārtotas gada garumā, varēs tikt prasmes atraisītas, vai biznesi, vai idejas, vai lietas, vai ka labvēlība būs pāri, dievišķie kontakti būs pāri, un es tev pateicos, kungs, ka viss gods un visa slava tiks dota tikai tev, Jēzus vārdā. Āmen! Paldies, ka tu tiešām skatījies. Paldies, vai kādi vēl skaisti uzraksti, Mairita svētības, lai uguns deg tavā namā, tavā sirdī, un Regīna, paldies, un katram ikvienam, kurš uzrakstīja, tā kā sestdien esi Bībeles skolā, jā, Ventspilī 10, un tad jau mums ir vēlreiz, kā sacīt, jāsaka, domājiet, lai jūs tā redzat, kas mums ir 100, vai kāds nokrita zemē, šeit ir 100, laikam 120 vai 100, es tagad kļūdīties varu, šie skaistie
ielūgumi, ko mēs rītdien dosimies uz Anci, var redzēt Ances kultūras namā, būs skaists pasākums, aleluja, ar dvēselēm, tur ir tādi bērni, tur ir tādi ģenerāļi, 3 mazie puikas, brālīši, kas aug Dieva lietās, un viņiem patīk būt Dieva klātbūtnē, un mēs vedīsim šīs dāvanas, un vedīsim bībeles bērnu, un, protams, janvārs, februārs, kad mēs ieņemsim citus kultūras namus Ventspils novados, jā, kamēr jau nāks vasara. Tā kā tā ir tā vīzija, un 26. decembrī mēs dodamies uz Liepāju, uz evaņģelizāciju, un ticam par trešo, par to, ka Dievs atvērs draudzi, var teikt, dzīvības grupu, ja, kas būs, es ticu par Liepāju, ja, bet es esmu atvērta arī katram citam ciemam, un paldies vadītājai Ancē, māsai, ja, Trautiņai Jankevicai, visai komandai, kas viņiem ir, paldies par šiem cilvēkiem, kas ir Maiga, kas ir Ineta, kas ir Kaspars. Ar tādām slāpēm viņš brauc mācās, un Evita un Ineta, un kur es būtu vēl tur nenosaucu tagad, tā kā tas ir vareni par šo Anci, un lielas lietas Dievam ir padomā pēc arī šī pasākuma, un tur jau ir labvēlība, durvis jau ir atvērts, sīkāk neko nestāstīšu, un tiešām paldies par katru, kurš ir sējis, un kurš jau ir agrāk sējis, un kuru tagad Dievs paskubina saslēgties ar dvēseļu glābšanu Kurzemē, jo tavs bērns arī kaut kur ir, mans bērns arī kaut kur ir ārpus Latvijas. To, ko tu darīsi tam mazākajam, Dievs darīs tavam bērnam, bet var teikt amen, un tavam namam. Un mums ir jāliek sirds atmodā, mums ir jāliek sirds Dieva vārdā, Dieva ugunī svētā gara spēkā, mums ir jāliek sirds, sava sirds un sava manta Dieva valstības paplašināšanā, mums ir jāliek sevi, jo šis ir laiks līdz Kristus atnākšanai, kas ir ļoti īs, un evaņģēlijam ir jātiek pasludinātam, un tad nāks gals. Teica kungs Jēzus. Atā, rītā 12. Būs prieks tevi redzēt.